Saisā. Sāksim. Un sāksim mēs tiešām ar ētiku. Ētika un mediji. Skatīt, lūdzu. Paldies. Labdien, klātesošie. Labdien tie, kas aiz loga vai tie, kas skatās. Jautājums ir ļoti būtisks, ļoti grūts, ļoti sarežģīts. Un faktiski atbilde ir meklējama tiešām vairāk ētikā. Bet varbūt, ka es nesākšu uzreiz ar kļūdu norādīšanu, ko jūs minējāt, un ko parasti arī jūsu raidījumi satur kļūdu norādīšanu, labojumus un tā tālāk. Es sākšu mazliet ar valodas situāciju šodien vispār. Jo es uzskatu, ka tas, kas ir latviešu valoda, šodien tās lietojums ir atkarīgs no tik ļoti daudziem faktoriem. Un pats galvenais šodien ir tehnoloģijas. Jo tehnoloģiju ietekme ir neapzināta, tehnoloģiju ietekme ir milzīga. Un kur tā tehnoloģija ietekme, ja nosaukt to vārdos šodien varētu? Man gribētos atgādināt, ka šī ir diskusija. Jo tehnoloģijas un to ietekme ir tik neapgūta valodas ziņā, ka tur ir tiešām tikai diskusijas iespēja. Un tāpēc es gribētu nesaukt šo mūsu tikšanos par konferenci, bet tiešām par diskusiju, lai nebūtu šie garlaicīgie priekšlasījumi par to, ko mēs neviens īsti vēl nezinām. Jo mēs nezinām šo jaunās valodas situācijas sekas un jaunās valodas situācijas ietekmi uz latviešu valodu, uz valodu vispār, uz cilvēku domāšanu, attiecībām un tā tālāk. Tas ir milzīgs jautājums. Un tāpēc es varbūt gribētu sākt ar to, ka ņemot vērā to, ka valoda ir visur, ka valodas iespējas ir tik lielas, ka valoda ir gan šeit, gan mūsu mobilajos. Mēs esam ar valodu kopā ik mirkli. Valoda ir uz krekliņiem. Valoda, ja gribat, ir uz māju sienām. Valoda ir visur, tik viegli pieejama. Un ka šodien šī valodas ietekme ir patiešām ētikas jautājums. Un tāpēc reizēm arī definē, ka valodas ētika medijos ir vienkārši atbildīga vārda brīvības izmantošana. Jo vārda brīvība ir neierobežota gandrīz šodien un atbildīga vārda brīvības ierobežošana. Un tāpēc man gribētu sākt ar to, ka par valodu var runāt patiešām šo valodas situāciju tik ļoti dažādi. Par valodu var runāt poētiski, un latvieši par to mēdz runāt savās tautsdziesmās un dzejā. Un par to poētiski runāja filozofs Haidegers, kuru valodu nosauc par esamības māju. Un tas ir skaisti. Viņš lasīja Helderlīnu, ko šodien Latvijā ļoti maz dzeju lasa. Par Helderlīnu nemaz nerunāsim. Tā ir cita kultūra mums. Par valodu var runāt pragmātiski. Un es domāju, ka šodienas mūsu saruna ir šī pragmātiskā runa. Pragmātiska valodas varbūt izteiksme visvairāk ir sasopama vai lasāma. Pat latviešu valodā izdotajā Jāņa Vēja labi tulkotajā grāmatā, kā ar vārdiem darīt lietas. Tas ir britu filozofs Džons Ostins. Kā ar vārdiem darīt lietas. Un ētika ir lietu darīšana ar vārdiem. Ētika nav lingvistikas pētījums, valodas pētījums. Jo šeit neviens, izņemot Ditu, droši vien īsti valodnieks nemaz klāt nav. Diemžēl, ka Latvijas valodnieki izvairās no šīs valodas apgūšanas pienākuma pat. Un par valodu var runāt filozofiski, tur jālasa Wittgensteins un jādomā kopā ar viņu, bet, kā jūs redzat, es arī pieliku klāt gadus, tie visi ir, ko es nosaucu cilvēki, tie ir cita gadsimta cilvēki.
tas, kas notiek ar valodu šodien, teoriju ir it kā maz, un arī šīs teorijas vēl nav būtiski pateikušas par šo valodas situāciju. Tātad mediju valoda, tas ir milzīgs komunikācijas resurss. Lai informētu, izglītot, lai izklaidētu, to visi mēs ļoti labi zinām. Bet jautājums ir par to, ko šodien, kad valodas ir tik daudz medijos, ko šodien ar šo valodas izsēšanos darīt, par ko vairāk runāt, un kā runāt, un par ko nerunāt. Un man vairāk interesē šis jautājums, par ko nerunāt, jo tas šodien ir valodas ētikas jautājums. Par ko šodien runāt un par ko runā, protams, par aktualitātēm, par šausmīgajām aktualitātēm, ko valoda nav novērsusi. Jo valoda ir komunikācijas līdzeklis un it kā varētu novērst visas militārās satursmes, šausmu, stāstus ar šo politiskās elites sarunām. Tas nav noticis, un mēs šodien runājam par šo kara realitāti, kur es domāju, ka arī turpmāk, tāpat kā mediķus sagatavo militārai medicīnai, tāpat arī acīm redzot, diemžēl, nāksies arī studentus sagatavot militārai žurnalistikai. Jo tas ir jautājums, kā runāt par karu šodien, kas ir neizbēgami. Un te ir valodas ētikas ļoti daudz iespējas sensacionalizēt, just līdzi, kaut ko noklusēt, par ko runāt. Īpaši sarežģīta šodien ir situācija, protams, politiska pēdējā šī kara gadījumā, kura atkal ir ļoti daudz no jauna jāmācās gan valodu, kā to pateikt visu par šo pēdējo sadursmi, un arī ko aizstāvēt un ko neaizstāvēt, kas arī ir ētikas jautājums. Tātad ētika nav tikai kļūdu labošana. Ētika ir uzruna. Ētika ir uzruna, stimulēt, domāt par to, ko es saku, lai tas, ko es saku, būtu atbildīgs. Ņemot vērā to, ko varbūt franču filozofs Derrida vislabāk ir izteicis, valoda izsējas. Un, kā mēs zinām, izsēšanās var būt ļoti dažāda. Padomju laikā Knuts Skujenieks rakstīja sēkla sniegā. Tas ir viena no labākajām padomju laika metaforām. Izsēt toreiz šo sēklu sniegā, kas vēl ziema, un tad, kad pavasaris, kad tā dīgs, tā tomēr ir sēkla. Valoda ir šī sēkla, kas izsējas. Un šobrīd šī valodas sēkla, kā mēs zinām, ir tik iespējami dāsni izsēt jebkurā laukā, jebkurā vietā. Un, protams, ne tikai kultūra auglu sēkla, bet arī nezāles. Un par šīm nezālēm ir ļoti daudz jārunā. Par nezālēm mēdījos, ko mēdīji izsēja. Bet kā atšķirt šo zāli no nezālēm, ko atstāt un ko noklusēt, par ko nerunāt? Šis ir jautājums, uz kuru es ļoti gribētu dzirdēt atbildi šodienas sarunā. Piemēram, vai šodien ir tik daudz jārunā par bērnu seksuālām attiecībām, par bērnu seksu, par pusauģu seksu, vai par pusauģu varmācību, kas ir radio arī pirmajā kanālā tik dāsni pārstāvēts. Vai tik daudz jārunā par šīm lietām, vai par intīmajām lietām jāmēģina daudz ko noklusēt. Tas ir tikai jautājums, ko es šodien piedāvāju arī diskusijai. Es zinu, ka nav tiesības iejaukties redakciju plānos un redakciju nodomos, bet šodien mēs runājam par ētiku, ko varētu labāk. Ko varētu labāk, lai šī sēkla, kas izsējas, ir auglīgāka.
Un digitālā laika pārmaiņas ir vairāk vai mazāk apzinātas, man likam jābeidz. Bet es gribētu teikt, varbūt mazliet, ja mēs runājam tagad jau piezemētāk, tas varbūt droši vien šodien visvairāk Dita Liepa runās, tas, ka valoda, to, ko Sodums teica, putrojas. Latviešu valoda putrojas. Labi, ka tā tiek lietota, jo tā ietekme nav tikai tehnoloģijas, bet arī citas valodas globālās. Valoda putrojas, un šeit ir daži putrošanās piemēri, ko jūs varat arī izlasīt. Un tas ir izglītības jautājums. Es domāju, ka valodas izglītībai ir jāpievērš daudz lielāka uzmanība arī studentu sagatavošanā. Un tālāk beidzot par to, vai tas, ko es teicu, patiešām tā ir. Tas ir Wittgensteina jautājums. Vai tas, ko es teicu par tehnoloģijām, vai tas, ko es teicu par šo latviešu valodas lietojumu, par šo putrošanos, vai tas tā ir? Šodienas diskusija, es domāju, ir ļoti svarīgi noskaidrot. Neuzspiežot savu viedokli, bet kopīgi domājot par to, ko tiešām darīt ar valodu. Ko noklusēt, ko nenoklusēt, un apzināties varbūt reizēm valodas iespēju bagātībā, klusuma vērtību. Paldies, es klusēšu. Nē, domāju, vēl kādu jautājumu es gribētu uzdot. Laskmanas kundze, tie pēdējie gadi mums ir ar kara elpu nenoliedzami, un arī publiskā telpā izskan arī vairāk tādu, arī vairāk vārdu, kas agrāk nebija publiskā telpā ne lasāmi, ne arī dzirdami. Vai karš attaisno šādu rīcību? Par kuriem vārdiem jūs gribētu kaut vai par to pašu Krievu karakuģa sūtīšanu kaut kur un daudz citas lietas, ka tiek saukti iebrucēji par smerdaļiem un daudz citas lietas. Tas, kas ir vairāk vai mazāk izpētīts, ir tas, ka sakarā ar šo valodas dāsno izsēšanās spēju tehnoloģiju dēļ valoda kļūst neformāla. Un valodas neformālumu mēs arī atrodam tajos nosaukumos, ko jūs nosaucāt. Valoda kļūst neformāla arī uzrunājot intervējamos, piemēram. Un es ar prieku no vienas puses un ar bažām klausos. Bažas ir viens no biežāk lietotajiem vārdiem Latvijas radio. Ar bažām klausos, kā uzrunā, gaidu, kad drīz uzrunās Evitu, kas tur ir vēl, Krišjāni un visus elites politiķus šajos mīļos vārdiņos. Tā kā valoda kļūst neformāla. Tur neko nevar darīt, tā ir izsēšanās ietekme. Vai drīkst to darīt? Kā lūdzu? Vai drīkst, vai mēs vienkārši secinām, ka tas tā notiek un tā arī turpināsim? Mēs ļoti daudz ko esam spiesti pieņemt kā esošu, bet to apzināties. Jo tas pats Džons Ostins tomēr iedalīja visus valodas teikumus vai izsacījumus divos vārdos. Ir konstatīvi, kas apraksta, deskriptīvi, un ir tie, kas darbības vārdi, kas ietekmē. Pēdējā laikā mūža beigās viņš gan vairs tos nenošķīra. Jo ietekmē arī aprakstošie vārdi un aprakstošie teikumi, aprakstošie diskursi. Tā kā es domāju, ka labāk apzināsimies un nedomāsim, ka mēs ļoti daudz ko varam šajā bezgalīgajā okeānā ietekmēt. Skaidrīta Lasmane, Latvijas Mediju ētikas padomes pārstāve, par ētiku. Un vēlreiz gribu atgādināt, ka slido.com jūs varat ieiet internetā un tur ar paroli mediju uzdot arī jautājumus, arī